Sveiciens manā video ierakstā. Mans video ieraksts ir paredzēts YouTube. Grūst augšā, ko es arī visticamāk izdarīšu. Kas man izdosies, un šo video ierakstu es tātad no tādu parastu smartphone, skāraņjūtīgo Samsung Galaxy X-Cover 7. Un man tēma ir par mobilo ierīci, tātad angliski saucamo smartphone vai viedtālruni, kā viņu saukt. Google Pixel 10a. Tie, kas viņi nopirkuši, tie zina, kāds viņš ir. Tie, kas nav, tie nezina, tie tic reklāmām. Tā kā man viņš no kompānijas LMT bija paņemts uz nomaksu, es ar viņu nepilnu mēnesi pastrādāju, un man personīgi tās opcijas, kas tur ir, man viņas neapmierināja. Un man viņas neapmierināja ne tūtam. Kāpēc? Tāpēc, kad man ir vajadzīga ierīce, kas pilda tās funkcijas, kuram tur iekšā ir jābūt. Pirmais - reklamē. Google Pixel vienīgais smartphones, kurš uzrāda zvanītāju atrašanās vietu. Caur GPS. Tev zvan, tātad parādās Google Maps, un tu var apskaties, kur zvanītājs atrodas, kura pozīcijā, kādā vietā. Tas darbojas, nedarbojas. Eiropas regulas neļauj. Tātad pupeļīgs. Automātiskā atbildēšana. Darbojas, nedarbojas. Eiropas regulas. Pupeļīgs nedara nekam. Liek izmest naudu. Automātiskā sarunu ierakstīšana, mobilo sarunu ierakstīšana. Darbojas, nedarbojas. Eiropas regulas neļaujot. Pupeļīgs nekam nedara. Mobilais savienojums caur kosmisko pavadonu, caur satelīti. Darbojas, nedarbojas. Eiropas regulas. Pupeļīgs. Tātad. Nakts režīms. Darbojas. Krēslā tu kaut ko var nofilmēt, jā var. Galīgā tumsā. Tur redzēt nevar neko. Termokamera darbojas, nedarbojas. Infrasarkanais darbojas, nedarbojas. Pupeļīgs. Tātad. No tā viss balstoties uz manas skatījumos tūbo Eiropas regulu, nedarbojas nekas. Bērnim, ko dzīvoties, var pirkt. Var pirkt bērnim, ko dzīvoties. Visā programmēšana, lietotnes, visi pa visai atžgāna. Tas ir galīgi gariem, jā. Samsung Android ierīcēm, Redmi Android ierīcēm var notaisīt ekrānu tīri. Var galvenajā ekrānā lietotnes, tu var salikt, kā tev patīk, kādā secībā. Google Pixel 10a, tāda iespēja nav. Viss ir tā, kā tas ir. Tā kā tas nekam galīgi nedara. Tagad paņemsim tādu vērķi, kā Samsung Galaxy X-Cover 7. No ko es taisu šo video ierakstu? Armijas variants. Militārais standarts. Ja Pentagonu vai Nacionālo bruņoto spēku armijniekam vai Krievijas GRU spēcināts armijas kaujiniekam būtu jālieto šādu ierīci, viņš vienkārši galvu saķert. Kāpēc? Pirmais variants. Satelīti GPS darbojas, nedarbojas. Rāciju saziņa darbojas, nedarbojas. Tāda vispār nav. Kas ir rāciju saziņa? Rāciju saziņa ir tad, kad tu vari patiešo ar ierīci uz ierīci sazināties, nelietojot nekādas mobilās bāzes stacijas.
vai tu vari lietot kaut kādus tetrasakars vai Starlink satelīti, nevar. Tās lietotnes, kas ir Zelo un Walkie-Talkie un Teams un galīgi gariem. Tā nav nekāda rācija saziņa. Audio ierakstīšana automātiskā. Darbojās, nedarbojās. Tāda vispār nav. Nakts redzamība. Infrasarkanais režīms. Darbojās, nedarbojās. Atkal kaut kāds Eiropas regulas neļauj. Zvanītāja vārdā sauc. Tas ir labi. Ar 17. Android ienākšanu, kas viņam darbojās, tiešais balss pasts. Tas darbojās. Kādreiz Xcover 7 varēja uzlikt auto atbildes ar Bluetooth vai vada austiņu uz 0 sekundēm. Šobrīd mazākais var uzlikt uz 1 sekundi tikai. Un tad, kad tu pieslēdz austiņu uz automātisko atbildi, tiešais balss pasts atslēdzas. Ir standarta simkarte, mazā simkartīte, nanosim, un ir e-sim, tātad interneta simkarte. Ja. Tas viss darbojas, tas viss tiešām iet. Un var aktivizēt tieša balss pastu. Tagad es teiksim, tā es video ierakstu, ja man kāds zvan, tad zvans automātiski aiziet uzreiz uz balss pastu. Tas ir baigais pluss. Google Pixel 10 arī šī opcija, bet sakara ar stulbo manā, tas ir mans viedoklis, Eiropas regula, ja, nedarbojas. Eiropas regulas to esat visu noslēdzis. Ja, kaut kā tā. Daudzi gudriķi saka, arī virtuālais asistents Gemini saka, ka vajag mainīt reģionu. Ja tu mainīs reģionu, tu nevarēsi vispār nekādā kontā nekur piereģistrēties. Tas ir pirmais, līdz ko viņš prasīs GPS koordinātus, atļaut piekļuvu atrašanas vietai. Jā, nu ir tā, kā ir. Un tad man ir jautājums, ja ierīce prasa piekļuvu atrašanas vietai un nevar noteikt, kur zvanītājs atrodas, nu tas ir kaut kāds stulbums, tas ir kaut kāds moks. Galīgi gariem. Es pieņemsim, ja es eju kājām, vai es vadu kaut kādu transportu, tātad es izmanto zvanu paralizāciju tiešo balss pastu, tātad, lai zvani man netraucētu. Un tad es apskatos, pēc saņemto īsziņu, kurš ir zvanījis, kam atzvanīt, kam neatzvanīt, kāda man vispār ir vajadzīgas prasības no skāraņa jūtīgo ierīci. Vai tas ir Google Pixel 10, vai tas ir Redmi, vai tas ir kaut kāds Samsung, Xcover, vai kaut kas tam līdzīgs. Pirmais, auto atbildešana uz 0 sekundi. Vajadzīgi. Tas vēl nevar uzpīkstēt. Zvanītāju nosaukšanu vārdā. Ir vajadzīgs. Automātiskā telefona saruna ierakstīšana ir vajadzīga, obligāti ir vajadzīga. Iekšējā atmiņa līdz terabaitam ir vajadzīga. Termiskā filmēšana, nakts redzamība ir vajadzīga, obligāti ir vajadzīga. Skaņa stereofoniskā atskaņošanai ir vajadzīga. Filmēšana ar stereo skaņu ir vajadzīga. GPS navigācija, lai uzrādītu, kur zvanītājs atrodas, ir vajadzīga. Protams, ir vajadzīga. Tam ir jābūt obligāti. Rācijas saziņa caur militāro satelītu ir vajadzīga. Protams, ka ir vajadzīga. Jā. Šīs opcijas, kuras es nosaucu, viss ir vajadzīgs. Kāpēc?
Tāpēc, kad ja man zvanas kaut kādi nepilngadīgie vai nepilngadīgās, tā ka es jau esmu Facebook tiešādēs stāstījis, kā man bija 2015. gadā. Un, protams, meitene ne pie kā nebija vainīga. Jā, ir vajadzīgs, lai es varētu, teiksim, parādīt precīzi, kuras koordinātes tajā laikā ir bijusi šī meitene, kas izvalījusi, un kuras koordinātes esmu bijis es. Un viss telefonu sarunas, ieraksts, saturs, viss. Jā, tā kā tas viss man ir vajadzīgs tātad. Viss ir vajadzīgs. Vot ja šī ierīce neatkarīgi, vai tā ir Motorola, vai tas ir kāds smartphones, nedrīkst būt absolūti nekādas Eiropas regulas. Nekāda brīdinājuma, ka saruna tiek rakstīta vai kaut kas tam līdzīgs nedrīkst būt. Tikai tad es šo ierīci varētu nosaukt par armijas ierīci. Korpusam jābūt gumijas korpusam, stingram, tāds, kas iztur augstumu, slapumu, un akumulātors ir vajadzīgs no 20 līdz 50 amperstundu vismaz. Tas, ka ierīce svērs kaut kur kilogramu, 2 kilogramu, tam nav nozīme, ka viņa būs lielāka, kā planšete. Arī tam nav nozīme, bet nozīme ir tam, lai viņa darboties jebkura vietā. Vai ir mobīlais pārklājums vai nav, lai viņa darboties. Lai es varētu, teiksim, vai caur tiešo sūtīt datus no viena ierīces uz otru ierīci, jā, kā rācijas saziņā, vai arī caur satelītu, caur kosmisko pavadonu, militāro, caur Starlink vai Queltesat, jā, tam visam ir jābūt. Tas ir armijas standarts, un tur tās opcijas, kuras es šobrīd pieminēju, es atvainojos, neviens no smartfoniem to nepiedāvā. Visur Eiropas regulas, un vairāk neko nedzird. Tagad pāriesim pa tādu lietu kā virtuālais asistents Gemini. Ko viņš var palīdzēt? Praktiski viņš palīdzēt nevar neko. Gudri pļāpat? Jā, to viņš var. Tas ir fakts. Sāktu viņam uzdot kaut kādu nopietnu jautājumu. Oi, Eiropas regulas neļauj to, droši neļauj to, droši neļauj šito. Pieņemsim, ja es normāls virtuālais asistents ir tāds. Pieņemsim, es strādāju kaut kādā uzņēmumā, par kaut kādu strādnieku. Un man neieskaita alga, vai neieskaita pensiju. Es asistentam pasaku, Gemini, apskaties manā bankas kontā, kāpēc nav nauda. Pareizā atbildi uzgaidi, veicu darbību. Viņš tev pasaka, tādā un tādā vietā, tāda un tāda iestāde, tāds un tāds darbinieks nav ieskaitījis. Kā darbību veikt tālāk? Asistents jautā. Vai ieskaitīt naudu? Jā, ieskaitīt. Viss kārtībā, un asistents izdara visu to manā vietā, uzlauž konto kādī un ieskait man, teiksim, naudu. Ot, šādu aparatūru es tiešām dievinu un cepu nost un čīp galvā. Jā. Ja tas nav, tad ot ārā naudu, 200-300 eiro, var teikt, pupiļiņi kaut kādī, galīgi gadiem. Filmēšanai, runājot par video filmēšanu. Filmēšanai jābūt bez limita, kamēr atmiņa pilna. Tam tā ir jābūt. Kas ir sūdīgi? Paņemsim tādu kā kādu Redmi smartphone, paņemsim tādu kā Google Pixel, paņemsim tādu kā Xcover 7. Tirgošanā tiek laists pupiļiņika. Lādēšanas bloks, angliski saucamā dokstacija ir līdzi, nav līdzi.
Ne Google Pixel, ne Xcover 7. Iedod tikai līdz USB Type-C vadu. Fupels. Atmiņas kartei uz terabaitu microSD ātruma darbības atmiņas kartei ir jābūt līdzi. Ka ko man ir jāpērk atsevišķi atmiņas karte. Tas ir pareizi. Tas nav pareizi. Reklāmu bloķēšana. Reklāmas šiverē tā kā pa savu kabatu. Gan YouTube reklāmas, gan cits reklāmas šiverē. Reklāmu bloķēšanai pilnai ir jābūt opcijai atslēgt reklāmu. Padevu. Pilnībā. Man nav nekas jāmaksā, nekas tam visam jābūt oriģināli iekšā, jo es esmu klients, es viņu lietoju. Identitātes slēpšana. Tas nav vajadzīgs. Ja es esmu nolēmis cilvēkam piezvanīt, ar cilvēku runāt, ja es esmu kaut ko pateicis tādu, kas cilvēku, konkrēti cilvēku, tātad aizvaino, aizskar viņu godu pašcieņu, man par to ir jāatbild. Cilvēkam ir tiesības šo sarunu ierakstīt un tātad nodot valsts struktūru vienībām, tas ir policijai un tādā garā, un man par saviem darbiem ir jāatbild. Tātad arī tie cilvēki, kuri, teiksim, zvan man, nav svarīgi, kas viņi ir pieaugušie cilvēki vai sīkie, ja viņiem par saviem sastātiem darbiem ir jāatbild. Tā kā šīm opcijām ir jābūt, bet šīs opcijas nav. Nav šīs opcijas. Google Pixel attaisnojās, ka visu dara Gemini praktiski nedara neko. Viņš pat nevar reāli laika pārtulkot sarunu. Tas ir viens. Eiropas regulas neļaujot. Viņš pat nevar izmainīt telefona iestatījumus. Tādus, ko man vajag. Nevar. Galīgi gariem, pupiļīžņīgs. Ja. Es viņam pasaku, nobloķē reklāmas. Man nav piekļuvu. Nu, kas tā pa muļķim jau kādī moderni ierīci un nav piekļuvu. Visdrošākā ierīci ir, ko es atzīstu, ir viens no podzinieku telefoniem Alcatels, kuram iebūvētā ir saruna ierakstīšana, kas vēl pagaidām diemžēl darbojās. Un ja kādam ir aizšķēries podziņa telefons Nokia 110 ar sarunu ierakstīšanu, tad, protams, vajag microSD atmiņas karti, viņš atpatīs līdz 32 gigabaiti. Ja. Lūdzu, tas ir viens no visdrošākiem variantiem. Numuru bloķēšana. Labi. Tad, ja kāds slēp identitāti, un tu to numuru nobloķē, tas ir pluss, tas darbojās. Gan Xcover 7, gan Google Pixel 10. Tas viss darbojās. Sliktākais ir tas, ka tu nevari iestatīt, ka tev var pievienot tikai tie numuri, kas ir reģistrēti tavā tālruņa katalogā. Eiropas regulas neļaujot. Tas galīgi nekam un nekur tā tad nedara. Tā viņš ir. Ja tā kā tas ir tas, ko es gribēju padalīties, tas ir tas, ko es gribēju reāli pastāstīt, ja tā kā neuzķeraties uz muļķībām, uz pupeli, ko mums reklamē, ka visi baigi skaisti, ka visi baigi labi, ka visi baigi forši, ka viss nu pat būs, nebūs nekas. Pilnīgi nekas no tā viss nav un no tā viss nekas neiet. Tādam, ka Xcover 7 vismaz caur vadu var pieslēgt klāt parastu diktafonu vai kaut ko tādu un sarunu ierakstīt. Kaut kā tā. Vai caur Windows saiti pieslēgt klāt datoru un rakstīt ar datoru. Paldies!